ļoti īpašs podcasts. Man liekas, tāds man vēl līdz šim nav bijis. Es domāju, ka jums ir vērts tieši šo te sēriju noskatīties līdz galam. Pie manīm ir cilvēks, kuru es pazīstu kopš laikiem, kad viņš mēģināja aizsniegt pedāļus. Džeks, kurš ir Latvijā noteikti viens no atpazīstamākajiem drifta braucējiem un noteikti viens no talantīgākajiem. Un Džeks, kuru vārdu minēja ļoti daudz komentāros, tajā brīdī, kad es teicu, ko mums vajag dabūt uz studiju. Un ļoti daudz cilvēku minēja tieši šo te braucēju, jo viņš pēdējo gadu, es teiktu, no tādas lielās drifta kartes, viņš pazuda. Un visiem likās, kur viņš palika. Un kāpēc tikko čalis brauc pa pirmajām vietām, pasaulē bija ļoti, ļoti uzsprādes, un mēs jau bijām, man liekas, tik tuvu, lai viņu redzētu Formula Drift čempionātā. Un pēkšņi skatāmies, viņš vairs nav. Viņš nav ne Drift Masters kalendārā, viņš nav nemaz kaut kādu tur nekādu baigie video nenāk ārā ar viņu. Un viņš vienkārši nav. Un visi domā, kur ir palicis Nikolas Bērtāns, kurš ir šodien pie mums ciemos. Čau, Vicīt, prieks, ka tu esi šodien ieradies. Jā, paldies, ka uzaicināji. Man tas ir ļoti liels gods, ka tu esi atbraucis speciāli no Rīgas uz Liepāju, lai parunātu ar manīm šeit. Un atvainojos, nav mums tie podcasts tik daudz, jo daudz viesi nevēlās braukt no Rīgas pārsvarā uz Liepāju runāties. Līdz ar to mums ir mazāk šīs te epizodes, bet es esmu ļoti priecīgs, ka tu esi šeit. Kā tu jūties? Jūtos labi īstenībā. Es paspēju kārtīgi izgulēties, mēs tās savlaicīgi saplānojām visu. Un ceļš arī bija diezgan mierīgs. Parasti viss saka, tā Liepājas šosei tāda bīstam, bet es mierīgi paspēju paklausīties mūziku, parunāties ar draugiem pa telefonu, ko nedrīkst darīt, jā, bet man vajadzēja. Handfree. Biznes. Jā, žurkā, handsfree un viss kārplēs, viss ir iespējams, ko tu vari gribēt. Austiņas, jā. Vismaz tu biji piesprādzējies. Stabili. Jā, ļoti labi. Zigā, mēs šajā podkastā netaisam bullshit. Vienkārši kā ir, tā mēs runājam. Jo es pieļauju no vispār viss, kas seko kaut kādā veidā driftam līdzi, viņiem ļoti interesanti šis varētu būt. Jā, šis varbūt podcasts. Tāds in-depth. Jā, jo līdz šim tu nekur neesi nekādos podkastos, nekur šo te visu runājis, un man ir tā ekskluzīvā iespēja, par ko paldies. Tā ir pirmā reize, ja es esmu nevainīgs šajā jomā. Tagad tu zaudēsi nevainību šodien šeit. Kur tu biji pazudis? Visi man jautāja, tu saproti, cik man daudz vēstules bija atnākuši par to, kur ir Nikolas Bērtāns, uzaicina viņu, uzjautā, kas notiek ar viņu. Kur tu biji? Jā, nav tādas 100% konkrētas atbildes, lai saprastu, kāpēc tiešām mēs pazudām, bet pa lielam viss jau bija kārtībā, viss bija ļoti smuki, skaisti, braucām, piedalījāmies. Man liekas, vēl pagājušajā gadā viss bija ritīgi forši, un vienā brīdī mēs sākām sajust tādu svaru sev, un ritīgi grūti sāk pavilkt lietas, un arī finansiāli, un mašīna vairs nebija tā kā tieši tajā līmenī, kādā vajadzētu būt driftmasterā, lai braukt, piemēram, jā. Un tad sanāca tā, ka mēs uzbraucām Omanā treniņu pēc, ja Gonciņas 3, kuras nebija tās veiksmīgākās, jā, jo kaut kā nebija tā stabilitāte, un visu ziemas nebija trenējies, un līdz ar to sanāca, kā sanāca. Un tad mēs pēdējā brīdī dabūjām mašīnas atpakaļ no Omanas, lai vēl paspētu pirmo posmu Spānijā uzbraukt driftmasteru. Un mēs tā skrējām, pa lielam negulētas stundas bija nereāli daudz, un vienkārši skrējām, lai paspētu to pirmo posmu, un pat nekvalificējāmies. Un nekvalificējāmies tāpēc, ka mašīna nebija pietiekami jaudīga, lai par trasi izbraukt, un arī atkal treniņi nebija, un viss pārējais. Un krač, īsumā sakot, vienkārši tā visa sistēma mums sabruka, un līdz ar to es sapratu, ka ir laiks paņemt pauzīt. Atgriežamies varbūt Omanā. Kas tieši tev negāja? It kā tu jau vairākus gadus, ja nemaldos, jau brauc jau ar automašīnu, kur viss brīnās, kā tur to jaudu kaut ko vispār var izdarīt. Jā. Jūs, es saprotu, vēl pūta tiekšā, lai dabūtu kaut kādu to... Tas vēl bija plānos, jā. Tas ir tagad uzlikts tajā mašīnai, bet es vēl neesmu braucis to mašīnu. Cik zirgi tev un cik konkurentiem, kāda tā vispār tā situācija pēdējos gadus bija tev? Ja mēs skatāmies uz driftmasters, piemēram, mašīnām, tad tur ir kāda mašīna, protams, arī ar kādiem 600 zirgiem, 700, bet pārsvarā tā, lai brīvi varētu braukt 800 līdz pat 1000 zirgiem. Ja? Un mums tas bija diezgan tāds nesasniedzams skaitlis, jo mums mašīna vienkārši nebija līdz tam vēl tikusi. Viņa nekad mūžā nebija redzējusi vairāk par 600 zirgiem. Yeah. Un šo pēdējo sezonu, ko es tagad biju braucis, man bija 620 zirgspēku, un arī tas motors bija... parasts cielas motors, kaut kāds strokers, un viņš griezās līdz 6400,
Un, iedomājies, tas tā kā ar dīzeli braukt bez mazliet. Labi, nebija tik sliktā mašīna, gāja viss kārtībā, bet tādās garākās trasēs, kur pietrūkst tas limiters garāks bija tad arī sāk just to problēmu. Bet tu izgājies talantu, es gribētu teikt, ļoti daudz patīkams mirkļus mums drift faniem iedēva, par ko tev paldies, ka tu spēji tik galā ar to, kas tev ir. Un skaidrs tāpadās, tas, kas tev ir, tas ļoti daudz naudu maksāja, un tas bija dārgs tāpadās prieks, un tu spēji paņemt to un ielikt iekšā. Tagad tas ir forši. Mēs ļoti fanojam visur, tāpēc man ir vispār tas tāds jau, man ir žēl īstenībā šobrīd redzēt, kad man bija tā cerība to redzēt šajā Formula Drift. Tu runāji par to pauzīt, un kad viss mazliet aizgāja kaut kur jau tādā uz depresijas pusi. Bet, ja es skatos tagad Latviju kopumā, es neredzu īsti nevienu. Nē, mums ir talantīgi jaunie džeki, kas brauc, bet nevienam nav sanācis tik tajā Formula Drift virtuvē, jo tu pats esi uzaudzis ar Formula Drift džekiem. Mēs pat kopā esam uz Ameriku braukuši. Un tu tur jūties kā zivs ūdenī, un tu priekš šiem drift braucējiem bija kā slavenība tur. Un tā kā tas likās, mēs višķiņi vajag salikt naudu un sametam čaļu naudu. Mums būs atkal latvietis, kas brauc Amerikā. Varbūt tu vari pāris teikumos parunāt par to, kā tu skatījies uz to Formula Drift tad, kad tu jūti, kad jau diezgan tu esi šim čempionātam. Jā, tā, kad mēs bijām tur ar tevi kopā, man vēl bija 12 gadi. Tagad man ir 19. Jā, tāds liels garš posms ir pagājis, un mēs esam daudz ko citu piedzīvojuši pa to laiku. Un arī daudz kur investējušies citās lietās, sportojot ārpus Amerikas, un līdz ar to kaut kā nesanāca sasniegt to mērķi. Bet nesanāca kāpēc? Es domāju, ka problēma bija tāda, ka mēs tur nedzīvojam, ka mēs netaisam kontentu ar viņiem kopā un netusējamies tur, nebūvējam mašīnu tur un viss pārējais. Mēs jau gadu vai 2 atpakaļ, teiksim tā, bijām jau saplānojuši aptuveni, kā mēs varētu to darīt un virzīties un braukt Amerikā. Bijām sameklējuši draugus Amerikā, kuriem ir garāžas, kuriem viss notiek, un viņi ir gatavi, vai ņemam, pērkam buņģu kopartā, tā esam augšā tev sportinieku. Dugas mēs tev ieliksim, sakrāsosim, ved savu mehāniķu šurp, vai viņam reku visi instrumenti, visu, ko vajag, skrūvējam kopā. Un tā ideja mums patika. Bet kaut kā tāpat mēs netikām līdz tam, tā kā laikam nesenās tās finanses savilkt kopā uz papīra salikt, lai vispār uzbūvētu mašīnu Amerikā un vēl tur dzīvot un braukt, jo braukt Amerikā, tas nav tik vienkārši kā liekas. Zin, kā mums te patās aizbraukt no Liepājas, piemēram, uz Igauniju, ja tās ir pāris stundas, Amerikā viņi var dienām braukt uz trasēm. Tur tā kā tie attālumi ir milzīgi. Plus mums ir tā kā ne tikai mašīna jāuzbūvē, mums ir viss stāvs jāsakomplektē, visas rezervas, detaļas, visi būsi, piekabes. Tas ir vēl papildus izdevumi, gandrīz tikpat, cik uzbūvēt mašīnu jaunajā. Un līdz ar to mēs tā kā nekad neizsniedzāmies līdz tam, bet viss līdz tam arī gāja. Un mērķis bija beigās uzbraukt Driftmasteru. Nē, Formula Drift, atvainojos. Tā kaut kā, un līdz ar to, jā, kaut kā vienkārši sapratām, ka labi, Driftmasters nav mēģinās, vai pamēģināsim, un arī sapratām, ka nav pietiekami. Par Driftmasters mēs parunāsim vēl pēc maz brīža, kas, man liekas, ir tāda ļoti interesanta tēma. Bet vēl mazliet par Formula Driftu seko vispār līdz šobrīd čempionātam, tur vēl tev čomi vēl brauc un tā tālāk. Es nezinu, kas tu vispār seko, kas notiek Amerikā un tā. Jā, ik pa laikam man sanāk iet Instagramā pastīties storijas, kas tur vispār notiekās. Un visumā interesanti, bet tagad jau tas viss arī tā kā apstājās un viss uz vietas stāv ok. Viņi tur būvē krūtas mašīnas un viskrūtākās, ko būvē, man liekas, Mustangi. Viņi tiešām tur ar Dīnu kopā un to Ben Hops un jauno braucēju, kas viņam tur ir, un pats Gītins. Viņi tur rītīgi ieguldās un eksperimentē un būvē tās tačkas, un viņas ir tādas nereālas. Iedomājies, Mustangs pret žurku nostājas uz starta, ko īstenībā mēs arī varam tagad ieraudzīt pašā Formula Drift, jo tur ir 2 dalībnieki, kas brauc ar žurciņām. LZ un kurš otrais? LZ un Shanahans. Jā, viņš tā kā arī tika uzbraukts, jo teiksim tā, bija tāds mērķis tikt ar to žurku, kur brauc Shanahans man braukt. Es ar viņu arī esmu izbraucis, un es ar viņu braucu Amerikā tajā testa trasītē, kas viņiem ir no Los Angeles kaut kādas 2 stundas. Jā. Un viss jau līdz tam virzījās, kad man bija 2 mašīnas, no kurām var izvēlēties un braukt, bet tāpat tās gribējās savu. Un līdz ar to mēs netikām. Un tad paņēma Džeku Shanahanu uzreiz ielika beņķī, aplīmē mašīnu un viņš gāž. Tu vari atklāt, kurā komandā tu vistuvāk bija Formula Drift?
Jo es it kā zinu, bet es nezinu, vai to drīkst teikt skaļi. Nu, vai tas ir tā informācija, ko mēs varam runāt, vai nē? Nu, mēs varam, es domāju, jo tas tāds diezgan vecs pasākums. Okay. Tas bija sen atpakaļ. 12 gados mēs satikāmies ar Gitinu, viņa piekabē, pat Robis bija sēdēja, klausījās to sarunu. Mēs jau tur bijām aizgājuši tik tālu plānos, kad noteikums ir FD tāds, ka no 16 gadiem ar kaut kādām tām tiesībām, ko viņi var 16 gados dabūt, tikai tad var piedalīties Formula driftā. Bet Gitins bija gatavs izņēmuma kārtā mūs paņemt, pierunāt tur organizatorus un sarunāt, ka mēs varam braukt un kaut vai nevis 12 gados, bet jau 14 gados, ka mēs vēl 2 gadus patrenējamies un tad maucam komandā. Bet man liekas, tad arī, es pat nezinu, vai tajā laika posmā, bet viss sākot ar Covid un visādām šitām problēmām, kas bija pasaulē, tas visi plāni ritīgi juka ārā. Un vienīgais, kas mums paveicās vēl pirms vispār Covida, vai pēc, es jau vispār vairs nevaru izsekot, 21. gadā. Ja? Tajā gadā mēs tikām braukt Krievijā, un tad tā bija tāda pirmā komanda, kur mēs maucām, un viss bija kārtībā. Bet, vispār cēlais mērķis bija uz FD kopā Ford komandā braukt. Jo es atceros to momentu, mēs iekābām ar to sencīti, tajā Monster Energy un tā Ford bija fūre reāli. Jā, fūrē, dzīvoklis iekšā, un mēs tagad sēžam, un visi noteikti par biznesu runājam, par to, ka varētu rekur mazais Džeks braukt, un tā seriāli likās. Bet, es neatklāšu tos ciparus, kas tur bija, jo es nezinu, vai bet skaidri tur bija. To drīkst teikt? Es pat nezinu, man liekas, ka, lai cilvēki zina, viņiem arī interesē. Tas jau tāds in-depth, mēs teicām. Tas ir bijis tik sen, ka tu vari atklāt, cik liela tev naudu vajadzēja nolikt pa sezonu, lai tu braukt Mustang komandā? $500,000. $500,000 bija cipars, kas ir jānoliek, un tev piešķir mašīnu, un savus sponsors tu tā kā līmē uz mašīnas, un tad tu arī braukt. Bet $500,000 klāt bija vēl, ja tu sadauzi maksimāli krešu, tev nāca vēl klāt protams, summa. tev nāca visas rezervas detaļas mašīnai. Tā katrs bumpers tev vēl kaut kāda laikam bija tajā cenā, nezinu, 2 bumperi, Tas viss bija, tā kā lielam bija bumperi bija kaut kāds atdalīts, viņam ir tāda mazs slodi, viņš arī ierakstīja bumper budžetu, un tur gan jau kaut kādas pāris tūkstošas atstāt arī bumperos var. Tad summa bija diezgan iespaidīga, un tas bija tāds interesants moments, kur es tavam sensītim īsumā gribu Kasparam pateikt milzīgi paldies par to, ka man bija iespēja būt klātam visam, arī tavam tam sākumam. Es atceros, ka īstenībā daudz maz to nezinu, bet man ar Nikolasu ir vispopulārākais video no visiem video, ko es savā dzīvē esmu taisījis, un tas ir, man liekas, viņš bija kaut kādi 33 vai 40 miljonus dabūju skatījums. Cik es redzēju vienā pat repostā, kas bija Kārta Rotela repostojis Facebookā, tur jau bija 50 miljoni. 50 miljoni, tad mūsu video veidotais bija līdz pat 50 miljoniem skatīts, kur visa pasaule runāja par to, ka rekur Nikolas Bertāns, cik tev 14 gadi tad bija? Nē, tā bija pirmā mašīna. 12? Man bija 11, palika 12. 11, 12 gados, rekur ir tačka ar cik zirgiem? Tad bija 530, tur bija standarta LS3, bet tur viss bija uz maksimumu sabūvētā mašīna tajā laikā. Un visi vienkārši pasaulē šokējās, tur daudz rakstīja, Sensīts tur iedeva naudu, un īstumā daudz baigi arī tajā laikā heitoja, man liekas, cik var tādu mazu puiku heitot, bet par to, kad rekur, tur, ja ģimenē ir baigā nauda, tur iedod un viss, kas tur tāds īpašs, bet rekur tu īstenībā pierādīji to, kad tu attaisnoji tās cerības, ka tu spēji radīt rezultātu, un man liekas, daudziem aizvēra mutes ar to, ne tikai Latvijā, bet pasaulē, kad runāja par šo te, tas ir, man liekas, vispār tāds labs moments, jo es atceros pilns internets, tāpēc arī varbūt viņš bija tik populārs, jo visi baigi runāja par to, kāds tas bija kaut kas jauns. Man liekas, bija tā globāli izējot pasaulē, man liekas, bija pirmais tāds sīkais reāli, kurš tā kā tūlīt sēdīsies pie protačkas stūrus un gāzīs. Un, man liekas, tas arī bija tāds liels motivators visiem citiem jauniešiem, kas tagad uz starta stāv. Baigi daudz saradās īstenībā pēc tam. Tas bija jau trends, man liekas, jauns radās pēc tevi. Tas bija trendiņš, ko mēs palaidām ar tēti kopā un ar tevi to safilmējām visu, un tas ritīgi aizgājām, pavilkās līdzi, un tādā ziņā es varu teikt, ka man ir prieks būt kaut kādam tur
nezinu, motivatoram, ja tiem sīkajiem, kas tagad brauc. Un man ir tik liels prieks redzēt, ka viņi gāzē. Un arī tagad, kad es nebraucu un atrodos trasē, dzirdēt to, ka viņi vienmēr ir sapņojuši uzbraukt kopā, tas ir tā sildoši sirsniņā. Žēl vienīgi, ka nevar piepildīt to uzreiz ar viņiem kopā, bet tik, cik es varu, tik es arī uzbraucu šogad. Nu, okay, tad paliksim mazliet pa punktiem. Pagājušā sezona Driftmasteros bija sarunāts, ka jūs brauksiet visu sezonu. Jūs tad bijāt pirmajā posmā, ja? Jā. Un otrajā? Nē. Okay, tu vari izstāstīt, kā tas var būt, kad braucējs, kur, man liekas, ka jūs pat parakstījāt līgumu ar Driftmasteriem, ka jūs būsiet visu sezonu pareizi? Nu jā, tas ir tā kā tu samaksā entry fee, un tu jau tā kā jau tajā brīdī, kad tu iestājies, ka tu augsts, un tu arī sarunā, ka tu brauc visu sezonu. Nu, tāds arī bija tas plāns, bet līdz tam mēs netikām, jo aizbraucot pirmo posmu sapratām, ka trūkst jaudas. Bet ko mēs darījām? Mēs uzreiz mēģinājām atrast kaut kādus uzlabojumus mašīnā. Ja ne jaudu, tad vai piekarē. Un mēs izdarījām ko? Aizvedām mašīnu uz HGK, kur mašīna mana pirmā tika tur uzbūvēta. Un mēs uzlikām aizmugurē stabilizatoru stieni ar mīkstākām atspērēm un amortizatoriem, kas ir regulējumi jau dažādos veidos, ja, kas mums nekad nav bijis. Mums vienkārši parasts coilovers bijis aizmugurē, mēs gāzējām tādu. Un mēs to visu izdarījām, un tad pienāca laiks to visu testēt. Un vienreiz aizbraucām uz 333 trasi un sapratām, ka vēl nav līdz galam. Izveicām vēl viens uzlabojumus tieši pirms īrijas posma, un atkal bija jābrauc testēt, un tad jau mēs sapratām, ka laikam mēs neesam vēl gatavi tā, kā uzlabot mašīnu, braukt, eksperimentēt uz pasaukumu, kur tu iztērē nezinu, cik naudu ceļā uz turieni, lai tīri pamēģinātu, vai tā mašīna vispār kustās. Tas nav tas prātīgākais. Un līdz ar to arī tur tas viss tā lēnītēm sāka mums neiet kopā pēc plāna, un tāpēc tā pauze parādījās. Nu labi, pieņemsim, ja mēs runājam par, ja tu gribi citā komandā startēt Amerikā, tad kaut kādu 500,000, tad tur labi, Gitina komanda ir viena no top komandām, tas ir dārgi, jā, loģiski, citās tur tas būtu cipars zemāks, bet ko tas nozīmē Driftmasteros, teiksim, jūs sakomplektējat komandu, ko nozīmē dalības maksas, ko nozīmē vispār ar kādu budžetu Driftmasteros braucējiem ir jārēķinās, lai viņi nobrauktu pilnu sezonu? Tur ir tā, ka mums likās, ka Driftmasteros vēl varētu būt tāda light versija Formula Driftam, bet pa lielam tas jau ir tāds, pa pasauli ejošs cirks, teiksim tā, tur visi dalībnieki, viss ir vienā piekabē iekšā un visi gāž no vienas valsts uz otru. Un, nav noslēpums, ja tur uz katru sacensību, vismaz, ja tur skaita riepas, viesnīs to, šito, vēl kaut ko, 10-15 tūkstoši uz vienu posmu aiziet. Un, tas ir tādā gadījumā, ja to mašīna neplīst un tu viņu nesalauz, nesasīt, vai tev tur kaut kas neizbiedzās pa ceļam, un ja tu tur nedzīvo kodās luksus viesnīcās, ja ko dažreiz patīk kādam izdarīt, jo, kā tu aizbrauc citu valstu un tur palikt numuriņā pa 10 eiro naktī gulēt kaut kādā sienu čupā, tas nav tas, tu gribi kārtīgi izgulēties. Un tad līdz ar to, jā, tu saproti, ka tas viss ir nereāli dārgi, lai brauktu tādu Driftmasteru arī. Un man liekas arī, skatoties Kroģeru pieredzi pagājuši, kad šausmīgi daudz ir jābrauc visu laiku, tu šitā, vai ne? It kā liekas Eiropa, bet tur tas, man liekas, Īrija bija viens no čakarīgākajiem posmiem, kur aizbraukt. Plus tur ir, man liekas, visas tās, visi tie papīri jākārto, lai tu varētu tikt cauri, vai ne? Tur viņiem bija arī kaut kāds stāsts, es cik sekoju Kroģerim līdzi Instagramā redzēju, kad ir tikai 2 prāmji, laikam, kas pirms sacensībām vispār peldēja no tās vienas lokācijas uz otru, uz laikam Īriju sanāk. Un viņiem bija pa katru cenu jāpaspēj to prāmu, un ja tu nepaspēj, tad ir liela iespēja, ka tu arī netiec uz gonku vispār. Jo viņš tik reti, laikam, peldēja tas prāmis. Un, cepur nos Kroģers visu sezonu nobrauc, lai gan arī viņam gāja nenormāli grūti, jo viņš kvalificējās, laikam, tikai uz vienam sacensībām, bet es sekoju līdzi, skatījos, kā viņam gāja, un baigi smagi. Es arī sekoju. Skaidrs, ka es neesmu tāds varbūt eksperts kā lielākā daļa, kas skatās vai kā tu un daudz, bet man likās, ka man, protams, man ļoti patīk Driftmasters čempionāts, man patīk viņu skatīties, man ļoti patīk, kā Rīgā viņš tiek organizēts un Polijā beigās tie svētki lielie, tie 2 posmi, man liekas, tādi visiespaidīgākie. Un tās tiešaids ir, man liekas, Formula Driftam būtu vēl 5 gadus, 10 vajadzētu, lai viņi varētu dabūt Driftmasters līmeni.
Bet tas, kas man likās, varbūt tas ir vairāk tāds mans viedoklis, tāpēc, kad es fanoju pa savējiem džekiem arī, vai ne, tur pa Kroģeri, lai viņš tiek tālāk. Bet man bija tāda sajūta, varbūt es kļūdos, varat ierakstīt komentārā, kā jums likās, kas sekoja līdz pagājušajā sezonā. Pieņemsim, nobrauc Kroģeris, kurš viņš nenobrauc ideāli, viņš nobrauc lai tiktu, pieņemsim, top 32. Un viņš, pieņemsim, ir uz kaut kādas robežas, bet ja nobrauc kaut kāds čalis, kurš ir tā kā atpazīstams un kuru vajadzētu dabūt iekšā tajā 32-niekā, ja viņš nobrauc bišķiņ sūdīgāk un Kroģeris ir tikai mazliet labāk nobraucis, tad skaidrs, ka viņš būs zemāk. Man bija tāda sajūta. Un man likās, ka tev vajag ļoti spēcīgu vārdu un spēcīgu tādu, kā saka, auditoriju lielāku, lai tu būtu tā kā vairāk varbūt kotētos, jo, ja tu gribi tiešām, manuprāt, es saku, tas tikai mans domas, varbūt kļūdos, ja tu gribi driftmasteros braukt pa augšu, tad tev ir bez kļūdām jābrauc perfekti tā, lai nav vispār nevienam, kur piesieties, un tad tiešām, jo man likās tā, ka bija braucējs, kurš mazliet pavilka augstāk, tikai tāpēc, ka viņi krūtāk čaļi skaitās vispār čempionātā un tā tālāk, un ja tur kaut kāds jauns tur no malas Latvijas atbrauc, man ir tāda fanbāze, tad tas varbūt nav tik... Es nezinu, kā tev liekas? Nē, es varu piekrist, jā. Te, kad es vēl nebraucu driftmasterēs, viņu pastāvīgi skatījos un braucu uz Rīgas posmiem skatīties, un man likās, kā tas vispār iespējams, kā viņi brauc tur nereāli tuvu, un tie vadošie braucieni, kvalifikācijas, viss kā viņi tos brauciens brauc 100 punktiem reāli. Bet tagad izjūtos savas ādas, tad jā, kaut kā es arī pamanīju to, ka tas ir laikam vairāk uz šovu balstīts, un tur tā kā ir tāda sajūta, ka bez maz vai kāds sēž pie tās pults un beigās tomēr salietos rezultātus tā, kā viņš grib. Protams, viņš nevar tur pēc grāmatas salikt, ja tā kā vai tas ar to brauks un būs interesanti pastīties, bet kopumā uz to braucienu tu noskaties, nobrauc 2 džeki. Neteiksim vārdus, ja viņi nobrauc identiskus braucienus pa lielam, tikai vienam tur fanu bāzi lielāka, vai viens tur jau ilgākus gadus brauc driftmasterē, vai viņš, piemēram, brauc pilnu sezonu, un tas otrs brauc tikai kā wildcards, tad rezultāti ir diezgan atšķirīgi, jā, un nevis par vienu, par pāris punktiem, bet par 10, 20. Jo kādreiz, kad mēs braucam tikai kā wildcardi, ja mēs tur savstarpēji ar igauņiem, ar lietuviešiem, kas arī brauc driftmasteros tajās sacensībās, mēs pat smējāmies par to un teicām, ka ja tu nebrauc pilnu sezonu driftmasterā, tev kvalifikācija uzreiz automātiski 20 punktu mazāk ir. Mēs tā smējāmies. Bet tāds bazars tad kaut kur aizklusēs. Tas viss ir bijis, jā, tā kā mēs neesam vienīgi, kas tā domā, un visu cieņu driftmasteram, visu cieņu vispār visām konkām, ko organizē, bet ir tādas niansītes, jā, ko vajag piestrādāt, bet nekad nevar būt perfekti. Bet ja mēs paskatāmies vispār globāli, tad, man liekas, tas notiek visur. Arī Formula Drift ļoti bieži par šo te pašu tēmu runā, ka tur, pieņemsim, ir arī tiesneši, kas ir aizsēdējušies ilgāk, un ka visa tā lemšanas sistēma tur ir mazliet greiza, ka tur arī, teiksim, lielās sponsoru komandas pavalk kaut kad, vai ne, un tad ir noteikti dīvainas lietas visur, tā kā tas nav tikai driftmaster. Jā, bet tur es laikam teiktu, ka tur baigi nevar nevienu vainot vai tur teikt, ka jā, tā ir. Es vairāk skatītos uz to, ka tur pieklibo kādreiz arī tā domāšana, kā organizēt to visu pasākumu, jo te, kad mēs braucām Krievijā, man patīk, tur bija sadalītas kvalifikācijas grupas, un tur brauc dalībnieki, kas sākotnēji ir tā kā reitingos sliktāki, jā, vai brauc tur pēc punktiem vai pēc sacensību rezultātiem, tur kaut kā bija. Un tad tas redzējums uz tām kvalifikācijām bija interesantāks, jo tajā grupā varēja trāpīties kāds top braucējs un nobraukt ritīgi labu braucēju, un tad arī kāds bišķiņ sliktāks, jā, kurš vēl nebrauc tik stabili. Un tad tu tā kā redzi to starpību un tev ir ko salīdzināt visu laiku. Bet driftmasterā, man liekas, ir tā, ka tur sākumā brauc tie, kas nav braukuši, tad brauc tie, kas ir sezonā kopvērtējumā apakšā, un tad pašās beigās tie labākie. Un viņi tā kā atstāja rezervīti punktiem, lai tie pēdējie varētu uzstādīt to latiņu. Man liekas, tur vajag pamainīt kaut kā to, un lai tu redzi to starpību, tur nobrauc kāds labāks, tad atkal kaut kādi citi braucēji, un atkal kāds labāks. Tad tu redzi to starpību tajos braucienos. Bet tas ir arī mans redzējums tikai. Bet pagaidi, tu ar wildcard īstenībā Rīgā, tev bija wildcards tajā gadā, un tu vinēji gonku? Es paliku otrais. Otrais palika, jā. Man bija Rīgā posmā, mēs piedalījāmies, bet tur arī bija interesants stāsts. Es nobraucu pirmo braucienu kvalifikācijā, viņš nebija labs, jā, tur
sanāca, man liekas, nokļūdīties. Es tur vienu zonu nepaņēmu, tāpēc, ka saķera mainās visu laiku, jā, kas ir arī liela problēma šajos jaunajos čempionātos lielajos. Un nesanāca tas pirmais brauciens tik labs. Un ar viņu bija tā, kā bija. Tur, man liekas, 76 punkti bija. Un es sapratu, labi, es zinu, ko izlabot, nobraucu otru daudz labāk. Jā, viņš bija bišķiņ lēnāks, vairāk korekcijas, tā kā ar rokas bremzi, ar vienkārši darba bremzi strādājot, bet kopumā uz acīm skatoties, tam braucienam bija jābūt vismaz par kādiem 10 punktiem labākam. Un viņš nebija. Viņš, man liekas, pat bija sliktāks vai tikpat labs, kā tas iepriekšējais. Un man sanāca, ka es kvalificējos 32. tajā posmā. Okay. Jā, es biju pēdējais kvalifikācijā. Rīgā? Jā, savā mājas trasē, kurā it kā vajadzēja būt tā, ka tu brīvi vari ar acīm ciet izbraukt. Es biju 32. Labi, pirms uz tās tālāk, kas notika, kāda bija vispār sajūta jums ar Sensītu, ar komandu, ko jūs vispār runājat tajā brīdī? Jūs esat 32. vietā, jums pretī automāts tie, kas nezina, ja tu nobrauc sliktu kvalifikāciju, tev pretī nāks pats labākais, kas ir kvalifikācijā. Un tas ir pārsvarā 90%, 99%, kad tu esi ārā. Jo tu zini, ka tur ir, kas jums notika, par ko jūs runājat? Mums sanāca tā, ka es pa lielam vienkārši domāju, ka es esmu norakstījis, ka es esmu aizbraucis uz Rīgas posmu, piedalīties. Tā kā zinu, ka cilvēki uzskata, ka varbūt tas viens no labākajiem braucējiem Latvijā, un līdz ar to man bija jāparāda kaut kāds rezultāts, un man neizdodas. Tas spiediens baigās arī, tas bija tāds, pat ne spiediens, bet vairāk tāds emocionāli graujos bija šī. Man bija tāds, kā tas ir iespējams. Mēs braucām treniņas dienas iepriekš, mēs visu kaut ko darījām, mēs tur mašīnu uzlabojām to šito, un tāds rezultāts nav pieņemam pašam man. Un, es vienkārši vienā brīdī nomierinājos un sapratu, labi, cerams, ka tēvs nebūs pārāk dusmīgs par to, ka mēs nekvalificējāmies un kad varēsim mierīgi gatavoties pārējiem posmiem. Bet tur visa komanda, viņi sēdēja, skatījās, katru braucēju pētīja, un ja tur kādam iedeva vairāk punktus nekā man, tad uzreiz bija kā tas ir iespējams, un mēģina analizēt un domāt. Un, es teiktu, ka vienkārši paveicās, kad mēs bijām tajā dropout zonā jau tajā brīdī, kad vēl ir palikuši 10 braucēji, bet viņi vismaz ir tie top 10 braucēji, kas ir Driftmasterā, un tad līdz ar to viņi pēc pirmajiem braucieniem jau bija augšā, un vairs nebija īsti neviens, kurš no apakšas varētu man nostumt zemāk. Un tad, sanāca, ka pēdējais brauciens, kas bija, tas bija arī Piotrs Vjačeks, kas brauca, un tie ir tie top braucēji. Un lielā viņš jau bija pirmais kvalifikācija, un viņš uzbrauca braucienu, man liekas, uz 99 punktiem. Jā, kas ir ļoti reti tā nodeļa. Jā, un visu viņš arī uzvarēja. Un tad līdz ar to, mēs skatījāmies forši. Pret Piotru top 32. Jā. Jo tiem, kas varbūt tā neseko driftam un ir iemaldījušies šajā podkastā, tad ir treniņbraucieni, un pēc tam ir kvalifikācija, un katram ir 2 kvalifikācijas, kurā tad vienu labāko to rezultātu dod tālāk. Un tad, respektīvi, švakākais brauc pret stiprāko, un tā veidojās tas top 30, top 16, top 8, top 4. Un tādām eglējām. Jā, eglītē, jā. Un tad sanāk, tev tagad ir starts, tagad brauc uz startu, tu zini, ka tev tas Piotrs, kurš ir, top 12, un viņa ģimene arī tieši ir tiem, kam pieder arī vispār čempionāts. Visi Driftmaster, tiem, kas nezina, varbūt, Kaut gan, visi jau, man liekas, to zina, kas kaut cik seko Driftmasteriem. Un tur viss ir pats dārgākais, pats krūtākais, pats tā kā, tur viss, gan braucējs ir tik, viņš pats ļoti labi brauc, viņš ir praktizējis to mašīnu, zina no galvas, tur viss ir kārtībā, viņi brauc ar dārgajiem riepām. Tur viss ir labi. Tu brauc uz startu, kāds tur tās sajūtas ir tajā brīdī? Sajūtas nebija tās labākās līdz brīdim, kad Dieviņš mums paliktināja un sāka līt lietas, un tad bišķiņ tas playgrounds, teiksim, tā izlīdzinājās. Īstās skatītēm, ko tas nozīmē, ja lietas uzlīst biķeniekos un tev jābrauc pret labāko braucēju tajā brīdī? Jā, varbūt, ko jūs neredzat tiešādēs, biķernieku trasi, tā konfigurācija, ko mēs braucam, sastāv vismaz no 5 asfaltu veidiem. Tātad pirmais līkums ir vecais asfalts, tad ir pārmetiens, tur ir jaunais asfalts par tribīnēm, tad atkal ir kaut kāds pa pusē vecs, kur tāds 3 stūrīs tāds jumpiņš sanāk, un ja izlido ārā vispār novākot mašīnu. Tur ir atkal tāds semi-vecs, teiksim tā, jo es atceros, kad es vēl nebraucu driftā, es redzēju, kā to 3 stūri pārtais, jo kādreiz viņš bija vēl drausmīgi augstāks. Un tur bija palaicieni pat brīžiem ar tām mašīnām. Tas bija labs priekš video filmēšanas, bija bomba. Jā, tas jau bija tajā laikā arī, kad tu vēl filmēji visas tās driftgongas. Un tad viņi pārtaisīja. Un tad ejot gar sienu ir tāds ļoti nelīdzens tāds aplīts sanāk izbraukt. Jā, tāds līkums. Jā, viņš ir ļoti nelīdzenis un
pie tā sienas noturēties nav tik vienkārši, jo tev sanāk tur nāc. Ir pacēlums, tad ir kritums tādā bedrītē, tad mašīna atstās, viņa uznāk atpakaļ uz augšu un atkal kritums lejā, nu pa lielu, tā kā špūras tādas uztaisījušās. Un tad, kad uzlīst lietus, tad katrs segums arī savādāk turās. Un vēl liels faktors ir driftmasterē, viņi brauc ļoti jaudīgi riepu. Ko nozīmē jaudīgi riepa? Viņi ir ļoti mīksta, gumijas sastāvs ļoti, ļoti mīksts. Viņš, kad uzsilst, uzkarst, viņš pat uztais tādu tā kā paklāju trasē, un tur uzreiz tā kā ir gumijas pa lielam līkums viens, kas viss ir tikai ar riepām sastāv. Un tagad viņam brauc pāri, tur mašīna uzreiz tā kā ieķerās viss, kādā sliedē tu gāji, viņu vienkārši izsita ņārā no turienes, un tur grūti noturēties tajā trasē. Un tagad uzlīs lietas, tas viss uzreiz pretēji notiek. Tad sāk slīdēt trasi, tā gumija vispār pārvēršās par ledu, jo, es nezinu, kā salīdzināt. Ja tu iznāc ārā no dušas un uzkāp uz gumijas kaut kādas, nezinu, paklājiņu un uz muguras. Ja? Tas pats ar mašīnām notiek. Un tu zināji visu šīs te punktus, jā? Jā, un mēs vienkārši jau gadus braucot to trasi, esam atkoduši tās vietiņas, ka pirmajā līkumā ir jādod normāli virsū, un pēc pārumtiem bišķiņ jāpalaiž vaļā, un tad atkal var dot virsū. Un visu, un uz tā pamata es tikai biju gatavs cīnīties ar to Piotru, jo, ja mēs nosētos uz starta sausā laikā, es domāju, es jau startā būtu atpalicis. Jā, mums tā jaudas starpība, un viss vienkārši būtu, Tu atceries, cik viņam zirga bija tajā brīdī? Tačkai? Cik viņi jaudīgāk pa tavējo bija? Ko es pēc tam tiešēdē skatoties redzēju, ir, kad viņam ir tāds rituāls, kā viņš iesildās tur pirms mašīnā sēžot iekšā, un viņš tā uz vienu pusīti pagriezās uz otru pusīti un pasties uz nosa balonu, viņš tā zem padus viņu atskrūvēja vaļā, un tāds, skaidrs. un tad es saprotu, viņam jauda ir uz pusi vairāk, teikt. Tajā brīdī, man liekas, viņam bija uz pusi vairāk, jā. Un viss, un mums nebija nekāda varianta, kā tikai braukt ar viņu. Bet, es teiktu, ka paveicās tajā sasniedzībās, ka uzlīja lietus. Labi, tad rekur aizbrauc, un tu biji pirmais, tev bija vadošais brauciens? Sekojošais bija 32. Viņš bija pirmais kvalifikācijā. Līdz ar to pirmais brauciens bija kā. Mēs ieskrienamies abi divi kopā, es mēģinu viņu startā neatlaist. Man kā sekotājiem, es varu brīvi, jebkādā ātrumā mesties iekšā, jo tāpat tās varu tēmēt uz iekšmalu, man nav jānotur tā ārmalu. Savukārt viņam kā vadošajam maksimāli plaši jābrauc. Un es uz tādu pamatu arī paļāvos, un ko es ieskrienos ātrāk nekā viņš bišķiņā aizmugurē braucot, iemetos un sāku lidot viņam virsū tā, lai noturētu to distanci mazo. Un strāpīties vītsputiņā un aiziet pirmais līkums, mēs braucam cauri, visi forši. Viņš uztais nākamajā līkumā pāramtien, es atkal esmu durvis, un es zinu, tā ir tā vieta, kur vajag bišķiņ piebremzēt. Es jau sagatavojos, es skatos, kā viņš mazliet atraujās, un es domāju, man jādod virsū, bet tad es visu laiku domāju, bet nedrīkst tur slīd, un es tikai skatos, viņš tur vienu riepiņu iziet ārpus trases. Jā, viņam aizslīd, jā. Viņam ir korekcijas, es visu atstrādāju smuki, izbraucu, uztaisam pārumtien atkal, ja nemaldu, bija vēlreiz augšā skerba, viņš pēc tam uzbrauc, atkal ir korekcijas kaut kādas. Un tad ejot pie sienas klāt, man liekas, tur arī viņš kaut kādas korekcijas uztaisies, pat viņam uzsitu pa sānu, es viņu iestūmu tā kā bišķiņ sienā, viņš atstās no sienas, iestās manī atpakaļ, un tad man tur bišķiņ izsita stūru no rokām ārā, bet kaut kā mēs noslēdzām to braucienu un visu. Tev bija advantage tajā brīdī? Tajā brīdī es tikai zināju to, ka es nezinu, kāds rezultāts šobrīd, kāds ir īstenībā. Bet kā tev likās pēc brauciena? Kas tev likās? Kad tu šis ir ņemams tajā brīdī? Vai tajā brīdī es nedomāju par ņemams vai nē. Es tikai zināju to, ka labi, man ir vienkārši jāmēģina nobraukt bišķiņ labāk nekā viņš nobrauc vadošo un visu. Un es vienkārši arī ieskrējos kaut kādā nosacītā ātrumā. Es pat nezinu. Es nezināju, kādā ieskrieties, jo es nebiju braucis pa slāpju tur, nezinu, kaut kādu laiciņu. Es ieskrienos, mums tur 4. ātrums jau ir, tūlītās jāmet iekšā pirmajā līkumā, un es rāju roci, un es saprotu, pirmais rāviens, viņi vienkārši slītā mašīnas, domāju, ir viss sliktais slidoja ārā. Un kaut kā sanāca noturēties, un tagad ar pašu māliņu visu trasi izbraucu smuki, viss sanāca, un beigās vienkārši uzvarēs tā pamata, kad es ar nevienu rīteni neizbraucu ārpus trases, un kopumā brauciens bija, labāks, un arī sekojošais, laikam, bija pat labāks. Un to visu var apstīties īstenībā YouTube'ā, tur pēc tam ievadot un redzēt visus tos braucienus. Jo dienas garumā mums bija ar daudz lieliem, spēcīgiem džekiem jābrauc. Bet tas bija tāds spilgtākais moments, man liekas, sezonā. Piotru seju pēc tam redzēji? Vai, tā kā viņš bija baigi sagrozījies, man liekas, ne? Viņam, man liekas, vispār pagājušā sezona viņa bija veiksmīga. Viņš uzvarēja to čempionātu, un tad nākamā iesākās vienkārši kaut kā ne caur viņa tā kā vadību, teiksim tā. Viņš tur uzreiz sāka kaut kādās gonkās, viņam kaut kas saplīs, kaut kas mašīnai, vai pats tur kaut kādu kļūdu pieļāva. Un līdz ar to viņam tā sezona jau bija tāda bišķiņa sagrozīta, jā. Un vēlreiz izkrist tādā zināmā trasē, ka viņš tikko kvalifikāciju uzvarēja un zaudēt
32. vietā tandēmā, pieļauju domu, ka nav forši. Un vēl pie tam, zin kā, es tur tāds wildcardiņš atbrauc pavizināties no sevis. Es ticu, ka viņš nebija priecīgs, bet es tajā brīdī biju viss, es jau teicu, es uzvarēju Golfas sērijas, tā kā domāju, man neko vairāk nevajag dzīvē. Un pēc tam varbūt labi tik sīk detalizēti neiesim iekšā, bet pārējās gongas tev viss gāja kā smērēts, vai kā tev bija vispār sajūtas mašīnā? Tur vienā brīdī, tu visu laiku pa slapju trāc braucēt, vai? Vienā brīdī sāk arī viņš žūt, un bija top 16 vēl bija slapšs. Tur man bija pret Vācieti jābrauc, viņš tur pats nokļūdījās 2 reizes un vēl apgriezās man priekšā, un es tur izvairījos no kontakta. Pēc tam sekoja tandēms ar Jamesu Dīnu, top 8. Tas arī bija iespaidīgi, mums bija pārbrauciens, un tad tieši tajā brīdī trasa jau bija mainīgā segumā, un mums pat gadījās arī tāds kontaktiņš neliels, kurus viņi gandrīz pārkāpotam pārbrauc savu mašīnu. Un tas ir tāds interesants, ko var pastīties varbūt YouTube brauciens. Un pēc tā man bija top 4 pretiniekam saplīs mašīnu, viņi arī tur sienā saskrējās savā starpā ar iepriekšējo pāri. Un finālā bija Džeks Šenahans, bet tur arī bija tāds interesants stāsts. Atļaušos varbūt bišķiņ pastāstīt. Mums bija jābrauc fināls ar Džeku Šenahanu, un mēs bijām tā kā visas dienas garumā no konteinera izvilkuši savus lielos krājumus, savu dārgumu. Mums bija palikušas kaut kādas 8 Ahilas riepas. Tu pats atceries, gan jau kāds Kristapam bija riepas, ar ko viņš Amerikā brauc. Tāds bija atceļojuši līdz Latvijai pie mums. Un mēs viņus glabājām, lai brauktu pa slapju, jo mums likās tā riepa ir labākā, kas ir pa slapju, un ar viņu varēja ērti, komfortabli braukt. Un, ar tiem visiem pārbraucieniem, ar visiem tandēmiem, kas bija ar Jāceku, visiem pārējiem, un arī treniņos, laikam, mēs pa slapju izmēģinājām viņus. Uz finālu mums nebija vairs jauna riepa. Mēs braucām ar lietotām. Un, viņas bija, es teiktu, protektoru ziņā 40-50% riepai atlikums. Un, bija vienkārši grūti tikt līdzi, un tas arī bija laikam vienīgais iemesls, kāpēc mēs to tandēmu nevarējām pilnvērtīgi cīnīties viņā. Jo tā jau visu dienu garumā bija ļoti labi, vienkārši mums riepas bija beigušās. Mums krājumi bija beigušies un viss, un tāds bišķiņ arī, tāds... Viens, nevarēja ātri aizņemties kaut kur? Nav tās riepas, viņas vairs neražo. Ok. Un tagad pēkšņi nomainīt riepas, tas būtu kosmos tajā brīdī. Būtu atkal vai grūti būt, atkal braukšana būtu savādāk. Jā, tajā brīdī tas bija lēmums, tā kā gan mans, gan tēta, ko mēs darām. Un mēs vienkārši nonācām pie secinājuma, mēs varam uzlikt jaunu, bet mēs nezinām, kā viņi uzvedīsies tur pa tiem mainīgiem segumiem. Vai mēs braucam ar to pašu, ko jau braucām, un mēs zinām, ko sagaidīt. Tad, loģiskākais bija braukt to pašu, ko jau braucām. Mazliet šaut šur tur grips pietrūk, un viņš mazliet aizmuka ātrāk, vai ne? Jā, tas arī bija palīdzīgi. Kas vispār varbūt var izstāstīt, kas ir grūtākais braucot pa šo te drift Rīgas konfigurāciju vispār? Kurā brīdī ķerot otro džeku, kas tev pa priekšu brauc, kurā brīdī ir tie atslēgas momenti, kur tev jānoķer, lai tu zini, ka tev labs brauciens ir? Kur, ja tu sačakarējies, tad, skaidrs, tas pirmais iemetiens, tur ir baigi jāskatās, kas notiek. Bet tur baigi nav tuvu jālien, ja? Varbūt tu vari tā izstāstīt. Ja mēs tā caur niansēm gribam paklausīties, kāds ir no braucēja puses, tad man personīgi ir kā. Ar to jaut, kas man bija, lai es nobrauktu vadošo braucienu, man ir pilna pedāli jāizskrienās. Cik tā mašīna iet? Tur bija vienkārši pilns pedāls, cik tā mašīna iet, un tikai tā, kad tu tā kā jau jūti, esi kārtīgi ieskrējies, tad tu varēji raut rocienu un zināt, ka tu vispār tiks līdz pirmajā outside zonai. Un, arī, protams, lai pārējā trasi izbraukt, vajag pilnu pedāli turēt līdz 3 stūrītim, tur pārslēdzies zemāk uz 3. ātrumu, tad atkal pilns, un tad ir siena, lai izbraukt pilns. Tā ir tāda lieta, kas bija ar manu mašīnu braucot, kad viņa nebija jaudas, kad vajag visu laiku pilnu braukt. Baigi nebija ko rēķināt, vienkārši pedāli grīdā. Tur pielasīja reduktoram attiecību, ko mēs varam izdarīt sporta reduktoriem, atrod īsto to balansiņu, kad tā mašīna tā kā joprojām ieskrienās, un tie pašā laikā jau ir tā kā gandrīz atdūrē un viss un gāzē. Un sekojot bija tas pats stāsts. Ja tu atpaliec startā, tad tu zini, ka tu pārējā braucienā neko neredzi, jo tā trasīte ir šaura, nav īsti daudz tādas vietas, kur saglābties, ja tev kaut kas samisējās, tā kā tev visu laiku bija vienkārši jāmauc tuvu, cik tu vari, un tā arī, man liekas, veidojās tie tuvie braucieni. Kas ir tev mīļākā trasa vispār pasaulē? Top 3 trases varbūt, drifta trases, kas tev patīk braukt? Laikam es nevarēšu tā konkrēti atbildēt, kas man mīļākā, jo es laikam vairāk skatos to, ka man vienkārši patīk braukt. Un, ja man iedod tādu foršu trasi, kas ir bez bedrēm, zin kā, tur nav
izjāta, vai viņi ir tā kā domāti tam driftam, tad tāda man trasa patīk un viss, un es pa viņu gāzēju. Protams, jā, es varu teikt, ka favorīts ir biķernieki, tāpēc tā ir mājas trasa, un viņam, man liekas, vislielāko tādu adrenalīnu iedod, jo tev ir tā dušīgi jāieskrienās un jāiemetās un jāgāzē to visu trasu cauri. Bet tā, kad es varētu vēl kaut kāds favorīts nosaukt, nav tā, jo man patika tur Krievijā uzbraukt trasīts bija ātrs, man patika kaut kur tepat Baltijā uzbraukt trasīts arī ar kaut kādām reliefu maiņām vai kaut ko. Tādas trases ir visādas dažādas un forši viņās braukt. Klausies jautājums, ko īstenībā baigi visu laiku visi runā. Kur ir augstāks līmenis Formula Drift vai Drift Masteros? Pavisam noteikti Drift Masterās teikt. Jā. Tur varētu būt tā, ka tur Džeki brauc visu laiku tāpat, kā es braucu. Flat out, vienkārši pilna gāzi, visur, kur var mēģināt to distanci samazināt, un viņi spiež maksimumu ārā no tās mašīnas. Un pa lielam viņi to dara kāpēc? Tāpēc, ka tur ir nenormāli tāda saķerīga riepa ar nereāli lielu saķeri, un tur nav variantu, tur ir vienkārši jāmauc. Un līdz ar to es teiktu, ka tas skills, ko viņi ir uzaudzējuši braucot to riepu, arī pierāda sevi trasē. Savukārt Formula Driftā viņi laikam bāzējās vairāk tādas slidenākas riepas, un tad viņi strādā vairāk mašīnas piekara, lai dabūtu to saķeri. Un tāpēc tu arī skaties to Formula Driftu, viņiem tie braucieni tādi bišķiņi plūdenāki, tādi mierīgāki, trases arī viņiem brīvāk izbraukt ir. Man liekas, ka viņš tāds naskārs vairāk. Jā, viņš ir vienkārši uz jaudu, varbūt uz kaut kādu krūtu tehniku, un nekādas tur trakās riepas viņi neliek un neko tur baigi neeksperimentē. Labs salīdzinājums ir paskatīties, kā Adam LZ brauc Amerikā un kā viņš brauc Eiropā. Amerikā viņš var cīnīties ar visiem tik tuvu līdzi braukt, un viņš, man liekas, arī uzkāpt piedestāliem Amerikā. Un tad ir Drift Masters, un tad sākās problēmas, kad viņam ir tur pārāk daudz saķert, viņam tur kaut kas mašīnē neiet vai kaut kas saplīst un grūti pabraukt. Un te, kad bija lietus Polijā pēdējā posmā, ka viņi vienkārši speciāli mitrināja trasi, lai dūmu nebūtu skatītājiem. Tad arī viņš varēja atrast to balansu, viņu iebraukties, un arī pat tad, man liekas, visos tandemos baigi sagāja. Viņam tur izstājās braucēji, un viss viņš baigi veiksmīgi aizgāja. Viņš tā kā tika diezgan augsts, un tad atlika pāris svarīgie braucieni un visu. Nevis visas dienas garumā. Bet forši viņš noslēdz savu šī brīža Drift Masters karjeru piedestālu. Tas ir forši. Jo šajā sezonā viņš nebrauks. Viņš jau paziņoja. Es arī varu pateikt, es nebraukšu. Es nebraukšu. Īstenībā par tevi parunājot, jā, mēs te runājam, forši par čempionātiem parunājam. Paldies, ka tu padalies ar kaut kādām lietām, kas ir bijis. Tas ir kaut kas tāds, ko cilvēki neredz no malas, jā. Es domāju, tas ir, jā, forši. Un tagad mēs varam pārslēgties varbūt šobrīd, kas notiek. Tagad tu pateici, ka tu gribi paņemt pauzīt. Tagad ir jau kaut kāda pauzīt pagājis. Es gribu saprast, kas notiek tavā nometnē, kas notiek ar tavu komandu, kas notiek vispār. Kas notiek? Nikolas, kas notiek? Grūti teikt. Šobrīd, teiksim tā, nekas nenotiek. Es neko par šo laiku neesmu jaunu izdarījis, kā tikai joprojām kaut kādas mašīnītes paskrojējis. Ja? Šobrīd pēc šom pastrādājis ar visā. Tad tu šobrīd esi servisa darbinieks, kurš skrūvēja automašīnas, ja? Jā, uz šo pauzīti, kamēr mēģināju sakārtot savas lietas kaut kādas. Es pastrādāju pie šom servisā, paskrūvējām Rīgas centrā bembīšus un tā. Un liels paldies viņam par to. Un, es vienkārši izdomāju, ka laikam ir pēdējais laiks sākt vēl kaut ko darīt, jo, man tas drifts patīk un interesē, bet man sāk palikt grūti saprast tās patiesās vērtības tam driftam, un līdz ar to es laikam gribu šo gadu pavadīt, meklējot un atrodot to, kas ir tā patiesā vērtība tam driftam un izbaudīt viņu. Jo līdz šim ir bijis tāds baigais skrējiens. Vienu gadu, kad mēs sākām braukt, tikai filmējām to visu, dokumentējām, likās ritīgi forši. Nebija tur rezultāti tik svarīgi, bija galvenais iemācīties vispār braukt, jo, kad es sāku braukt, es neko neredzēju pāris stūrē. Te visi video, ko mēs filmējām kopā, tur Andrejos tā vēl kaut kur ar Blūšu, ar Forsbergiem, ar visiem kopā, ko mēs uzfilmējām. Viss bija krūti, man patika, bet tagad, man liekas, ir tas laiks mēģināt turpināt to un izbaudīt, jo tikko, kā es aizgāju uz profesionālo braukšanu un sāku rādīt rezultātus, kaut kādā brīdī es aizgāju tādā robotiņā, un es sapratu, ka es vairs tā kā īsti nebaudu tos braucienus. Man paprasa, kurš bija tos mīļākais brauciens, es nezinu, ko atbildēt, es nemaz neatceros viņus. Es tā kā nobraucu, izkāpu no mašīnas. Bet īstenībā arī, kad es Omanā biju, ka tu brauc
bija vienā gonkā, kur arī tu biji, varēja just, tā kā reāls robots tu tur uzvedies, bet arī interesanti, ka tu spēji arī nokoncentrēties, ka tev nebija tā, kas īstenībā ir baigais plus, tu spēji, tu nobrauc, ka tu visi izkāp tur kaut ko, jā, tu tāds stāv, jā, ok, darbiņš turpinās, braucam. Jā. Nu, tā kā nebija tev tāds, tas īstenībā ir tāds tā robota braukšana īstenībā, kas arī James Deanam ir, kad spēja vienkārši neiet uz emocijām, kur es nemūžam nevarētu tā pabraukt. Nu, tā kā, lai arī mācītos, cik ļoti man tās emocijas nāk ārā, un es kaut kur uztaisīt, vai nu ir riktīgi iet, vai nu vienkārši neiet. Tā kā viss cieņa tev par to, bet, es saprotu, ka vienkārši mazliet kaivs pazūd, jā, jo tas ir tik dārgi. Un... Nu jā, tas vienkārši, es vienā brīdī laikam sapratu, ka tas man neliekās tā vērts tādu piepūli, ja tu pats atpakaļ nedabūtu daudz tā kā vairāk kā kādreiz. Protams, joprojām izskatu variants uzbūvēt tā kā konkrēti spējīgu mašīnu, pašam savējo beidzot, ja nevis braukt ar tēta mašīnām un attīstīt komandu, ja, jo mehāniķi man joprojām ir, viņi ir mazliet kā brāļi, jo arī ar viņiem es jau no 9 gadu vecuma draudzējos un mēs visi kopā esam darījuši. Un, es gribu izbaudīt to driftu, es gribu arī parādīt cilvēkiem beidzot, kā tas ir no malas, jo man ļoti patīk skatīties tavu kontentu. Ja tu visu taisi un prezentē un bez nekādiem noslēpumiem, viss tā kā ir ritīgi interesanti sekot līdzi. Un es gribu kaut ko tādu pašu izveidot, tikai saistītu ar driftu, ar mašīnām visu laiku. Nu, tā kā es esmu tajā visu laiku iekšā. Arī šogad es esmu pieteicies, pat nepieteicies, mani pasauca draugi no Drift Halles, ja, komanda. Viņi uztaisīja šogad kopā ar Slapjo Raganu. Un līdz ar to tā kā viņi ir gatavi braukt visu sezonu driftā. Protams, street klasē, un man liekas, tas ir pats sākums un pats labākais, kas vispār ir driftā. Un es gribu braukt līdzi, palīdzēt viņam attīstīties, varbūt dokumentēt to visu un izbaudīt to driftu, kāds viņš reāli arī ir izbaudāms. Jo tagad tas viss profesionālais, tev pat nav laika īsti atpūsties neko, tu visu laiku esi tajā iekšā. Tas ir tā kā darbiņš. Jā. Protams, darbiņš jāmīl un nevar sēdēt uz vietas un atpūsties un tā. Un, es to visu saprotu ļoti labi, bet es laikam beidzot sapratu to, ka es gribu pamēģināt kaut ko citu. Es, ja godīgi filmējot vairāk kā 10 gadus driftu, esmu arī tā kā skatījies cauri šiem te braucēju prizmām, kā viņi redz to visu. Un pēc tam, kad es pats paliku gana drosmīgs, lai pats mazliet padriftotu, protams, iesācēju līmenī, bet vienkārši pamēģināt to, un mēģināt saprast, kā tie čaļi, tie profiņi jūtās. Es sapratu, ka visforšākais variants ir tad, kad tu esi kaut kur tajā jautrības daļā, kā arī kādreiz Japānā braukāja, kas arī īstenībā vairāk tur nav tā, tagad viņi arī aiziet uz to profesionālo. Jā. Un man liekas mazliet žēl, bet no otras puses forši, ka tas profesionālais drifts, ka viņš ir aug un viņš šobrīd ir tādā līmenī kā vēl nekad. Bet, teiksim, es tā iedomājos, ja man profesionāli būtu jābrauc, jāmet iekšā tā nenormālākā nauda, tu visu laiku sadedz, jo tev visu laiku ir jādomā, lai sponsoriem atskaitītos visiem, kas kaut kādu naudu tev dod, lai būtu rezultāts un tā tālāk. Tur kopā to visu saliek, man liekas, tas tur tā jautrība un viss tur vispār nav. Viņi sāk pazust, un arī nav, man liekas, tas piķis tik liels, lai tu varētu tā kā savus vecumdienas nodrošināt, kā pieņemsim, nezinu, Formula 1 braucēju vai tur kaut kāds, kas ir super top sports. Jā. Līdz ar to tu tā kā beigās paliec pie sasistas silas ar kausiem un vienkārši domā, ko darīt tālāk. Jā. Nē, es nezinu, man tā no malas likās. Protams, ir daži braucēji, kas ir driftā, kas var, tas pats James Deans ir, bet viņi ir uz divām rokas pirkstiem saskaitām. Viņi nav daudz. Jā, nav tā daudz dalībnieku. Jā. F1 vieglāk varbūt saskaitīt viņus visus kopā, bet Deans, piekrīt, viņš ir varbūt tas, kurš ir izdarījis to un sasniedz to, ko gribās un var būvēt katru sezonu jaunu mašīnu ar sponsoru atbalstu un braukt čempionātā, kurā viņš grib, un kurā viņu arī aicina braukt visi, jo visi grib redzēt Deana trasē. Līdz ar to viņš arī ar to visu dzīvo un dara. Protams, viņš visticamāk arī dara kaut ko citu, kā tikai brauc, bet tas, ko mēs redzam, viņš dzīvo komfortabli, ir viņam viss kārtībā, viss sakārtots un viņš brauc driftā. Un daudz šie braucēji, viņam ir labs biznesa ārpus drifta, kur viņš spēja paņemt no šī biznesa naudu un ielikt šajā drifta. Man liekas, tā ir liela daļa pareizi. Jā.
priekš mums, laikam, es varētu teikt, jā, ka tas ir bijis mana tēta kopīgs tāds dārgs hobijs. Vienkārši. Mums abiem patīk mašīnas, abiem patīk ritīgi maukt un slīp šķersā un tur laustās mašīnas un pēc tam taisīt viņas. Jā. Tas, laikam, ir tā kā mēs varam nosaukt par hobiju, kurš jau aizgāja tā diezgan augstu līmeni. Tajās beigās es to nenosauktu vairāk par hobiju. Vairāk jau nē, jā, bet tas kādreiz sākotnēji bija kā hobijs. Jā. Un kā tev šobrīd ir tēva attiecības? Tagad tu saki, nebraukst ar tēva mašīnām vairāk, ka tu pats gribi kaut ko uzbūvēt, tā kā, pilngadīgs čalis, viss pārējais, bet, atceroties, tev tēvs pats kādreiz braucis driftā un tad pēc tam viņš ļoti, ļoti, ļoti kačāja tevi, jo es atceros, ka mēs strādājam kopā visu cieņu, tāda dzels roka vienmēr bija, kas pateica, kā vajag lietām būt, un īstenībā tam arī bija rezultāts. Skaidrs, ka tu nebūtu tur, kur tu esi tagad, ja nebūtu bijis viss šitie, kas, skaidrs, kas tur bija jautrs, kas nebija jautrs un tā tālāk, to varam, protams, diskutēt, bet tīri no darba viedokļa tas bija diezgan jaudīgi. Un kas notiek tagad, kad tu pateici, kad šis viss man sadedzina un es gribu restartu uztaisīt. Kas jums savā starpā vienkārši šobrīd? Protams, ir tā grūti tagad saprasties, varbūt brīžiem, bet tas vairāk arī ir balstīts kaut kādām lietām, kas mums pašiem pamainījās dzīvē. Un visu, ko es varu pateikt, tur milzīgs paldies viņam par tām iespējām, ko viņš deva un cik mēs daudz ieguldījām savu laiku, enerģiju braukšanā. Un tās ir tādas neatņemamas sastāvdaļas, un visi tie rezultāti arī tā kā, laikam atcīt to visu, teiksim tā. Bet tagad es gribētu vienkārši atgriezties tādās tēva-dēla attiecībās, nevis tādā, kā profesionāli partneri vēl kaut kas domā tikai par gonkām. Un arī vienkārši varbūt kopā beidzot izbaudīt atkal to sportu, jo kādreiz bija, man bija 10, 11, 12 gadi, mēs braucām ziemā gonkās, un mēs abi divi kāpām uz piedestālē, un likās smieklīgi. Tā kā viens no vienas eglis, otrs uz otras, un tā kā finālā braucam kopā. Tas gan forši. Un tad bija reizes, kad viņš uzvarēja, un reizes, kad es uzvarēju, un tad tas tā kā man likās vēl tas foršums tajā visā bija. Bet tā, kad aizgāja profesionāli, mēs arī kaut kā laikam iestājāmies tajās profesionālajās cik atbildība? Visiem citi atbildīgi, arī pret sponsoriem, lielajiem un tā tālāk. Tev ir šobrīd par sponsoru? Kaut kādi varbūt ir saglabājušies. Protams, es vēl neesmu sācis tur runāt un teikt, mēs varētu to darīt šito, bet ir tagad plāns man kaut kāds, ko es gribu šajā sezonā paveikt, un es gribētu tātad arī iet ar viņiem runāt. Es redzu, tev ir, es tāpēc tev Red Bull nepiedāvāju. Es redzu, tev ir Monster Energy cepurī, tev ir džempers, viņi tev ir joprojām sponsori? Jā, mēs esam kontaktā vēl joprojām un runājam savā starpā. Protams, ja mēs tur oficiāli runājam, tagad uz šito brīdi nav noslēgts līgums, bet ir jau runas par to, ka varētu pagarināt viņu un sākt darboties. Un ir arī aicinājumi aizbraukt uz Angliju, apciemot viņus un pastīties, kā tur viņiem tas drifts notiek. Jo es laikam vēlos izvirzīt sev šī gada plānu tādu projektu drifta kultūru. Un es gribu vienkārši viņu iepazīt, viņu vairāk varbūt pats tur piedalīties viņas atjaunošanā vai tur atkal ieraudzīt, kāds notiek citur, jo man liekas ļoti interesanti redzēt, kad ir džeki, kas šķērē pa ielām, aizbrauc kādu reizi uz treniņu, piedalās kādā gonkā, tad atkal šķērē pa ielām. Tā kā man ļoti interesē tas, kā tas viss notiek. Jo, Mans arī īsumā ļoti interesē. Varbūt mēs kopā arī ierakstīt komentāru, ja jūs gribētu kādu koprojektu redzēt, kur mēs ar Nikolās kaut ko foršu uztaisam. Tādā veidā es noteikti gribu palīdzēt iekšķāt tavus kanālus un arī grezēt tev savā kanālā noteikti. Jā, es būtu par, jo man liekas, mums abus divus kustina tās visas mašīnas, mums iekšā sirdīs ir tās mašīnas un gribās viņas redzēt un arī kādreiz palaust, atņem kādam tur atslēgas pabraukāt. Bet man liekas vienkārši ka labākais, ko es no šī brīža varu darīt, ja es nebraucu profesionāli, ir vienkārši saglabāt tās attiecības ar saviem atbalstītājiem un organizēt pasākums kopā un tā kā ar viņu palīdzību aiznest to driftu tālāk un parādīt, kāds viņš patiesībā ir. Lai nav tā, ka, tur cilvēki baidās piedalīties un domā, nē, drifts ir dārgi, jo, to mēs arī diezgan daudz dzirdam apkārt, bet drifts varbūt arī diezgan lēts, ja tu to dari ziemā, vai ja tu to dari kaut kādos treniņos, nevis sacensībās, jo tam visam vajag mazāk tādus, resursus un materiālās finansējumus. Līdz ar to, man liekas, ka ir iespējas kaut kur padarboties savādāk un arī gribās pašām pamēģināt vairāk kameru pastaigāt, jo, šī vasara, man liekas, man būs diezgan interesanti un arī būtu interesanti parādīt citiem, kā viņi izskatās no manas skatu punktu. Runājot par lēto driftu, man ir ļoti žēl redzēt, kas notiek apkārt slapjai Raganai, ko tu minēji arī, kuriem čaļiem jūs tur kopā darbojaties, jo
Tur visu laiku kaut kāda bestabūs sižeta kaut kas nāk ārā par to, ka mēs no vienas puses runājam, ka vajag vākt nost tos čajus no ielām, lai viņi nedrifto pa ielām, netais sūdus, un tajā brīdī, ka viņi saka, ok, mēs tā nedarīsim, mēs lienām tagad, rekur mums ir forši trasīt, mēs rekur braucam, un atkal nav labi, un atkal tagad taisam ciet trases, un jo vismā tādas trases ir ļoti maz Latvijā, un mums viņas vajadzētu vēl vairāk. Es teiktu, ka šī ir vienīgā pēdējā trasa, kas ir palikusi, kurā tu vari kaut ko izdarīt un izcīnīt, jā. Jo 3-3-3 trasē reti, kad laiž driftu braukt. Tāpēc, ka viņiem jauns segums. Jauns segums, jā, un zin kā, visi saka, tas drifts izārda trase, bet lieta jau ir, kur tā problēma pašā saknē ir tāda, ka tā trase ir šaura. Un zin kā, drifts tu vienmēr brauc pēc iespējas plašāk, centies to maliņu noķert un tev tās zonas ir izliks pa trasu un vēl kaut ko. Un, tu esi spiests līdz tai armalē tēmēt, un ja tu kādreiz nošāji garām, gadījās, bet, protams, trases īpašniekiem tas nepatīk. Manuprāt, Slapjā Ragana ir ideālā trasa, jo tur nevienā brīdī nav nekādas zāles pleķītes, tur viss ir asfaltēts, un maksimums, kur to var ietriekties, tās jau ir riepu sienas, un riepu sienām, zin kā, daudz negrib tēmēt uz viņām, jā, ir kas patīkam uzskrāpēt, varbūt izsist kādu lukturi, bet to visu rādu sakārtot un viss kārtībā, tie nav nekādi zaudējumi, tur netiek izārdīta tā trasa vai, nezinu, asfalta gabals tiek izlausts no stūra ārā. Līdz ar to man arī ir ritīgi žēl redzēt, ka ir cilvēki, kam nepatīk tā trasa un ka viņi visi balso pret viņu. Kas tur notiek? Varbūt tur kaut kāda insight zina, kas tur notiek par šobrīd. Es redzēju, sižetu kaut kādu bestabu pēdējais, mazliet pats sacepos, man baigi žēl paliek, jo čaļi grib braukt un jā, tur ir kaut kāda, ko tur var izdarīt. Jā, es tā konkrēti nemācēšu izstāstīt visu to sīk un detalizēti, bet mēs uz šo gadu noslēdzām sadarbību, teiksim tā, mēs esam izveidojuši komandu, mēs esam kopā, laikam, 2 juniori un 2, teiksim, seniori, pieņemsim, mēs tā smejoties. Kopā mēs esam 4 džeki, kas brauc komandiņā un brauks tā kā visu sezonu street klasē, un tad ar to nosaukumu kopā. Un, trase būs? Slapjā Ragana, vai tur? Jā, runāja par pašu trasu kā tādu, ir tāda situācija, kad blakus mājās dzīvo cilvēki, kuriem nepatīk troksnis. Jā, brīvdienās, protams, tas drifts nav kluss un var saprast arī viņas loģiski, jā, mēs visi saprotam, un līdz ar to tāpēc tur ir tā cīņa. Un visu dara tā kā ar mērķi, lai tā trase būtu, lai mēs varam braukt viņā un mēģināt kārtot visu dokumentus un visu pārējo, un arī iznākt uz kaut kādām tur kompromisiem, ja tur varbūt tur uztaisam tā, šitā vai kaut kādu skaņas barjeru vēl kaut ko, bet tas viss atkal atstās pret finansēm. Un līdz ar to, es neesmu tas, kurš spriedīs, kā ir un kā nav, bet es zinu to, kad es gribu, lai tā trasa ir, un es arī redzu viņai lielu potenciālu, kad viņa varētu arī paplašināties tā trasa, jo tur ir pietiekami daudz laukums, kur viņa attīstīt. Un es arī redzu potenciālu, ka tur var veidot pasākumus ne tikai pieaugušajiem, un arī kaut kādiem bērniem tur uztaisīt kaut kādas atsevišķas atrakcijas, jo tagad visi jaunie talanti, kas brauc, viņi brauc trenēties uz turieni, jo tā ir vienīgā trasa. Un nav svarīgi, vai tur jaunieši ir no Tukuma, no Ogres vai no vēl kaut kāda gala, kuriem ir jāpavada bez maz vai tāds pats ceļš, kā kaut vai no Liepājas braukt uz turieni. Ja? Viņi tāpat tās brauc, jo tā ir viena no pēdējām trasēm. Saprot, Jēkabpilī ir vēl viena trasīta, ja? Bet no Rīgas cilvēkiem vai tie, kas pat nedzīvo, kas ir aiz Rīgas uz šo pusi, viņiem galīgi nevienā vietā nav izdevīgi braukt uz Jēkabpili. Tāpēc viņi izvēlās tuvāko, un man liekas, ir jādara viss iespējamais vienkārši, lai to trasi saglabātu. Domāt, meklēt risinājumu. Es pat ļoti gribētu, lai šādas Slapjās Raganas parādās vēl. Teiksim, mums Kurzemē arī ir to ļoti milzīgi problēma. Jums ir viena trasīta pa lielam, un tur arī jau ir ļoti rūpes sagums. Jums mūsu trasīt. Tā skaitās jūs vai tā? Rūdas trasē? Nē, tā nav mūsu trasa, bet mēs tur ejam kā viesi, bet Rūdas trasa ir ļoti forša trasa, bet tur ir tiešām tāds asfalts, ka tev ir jābūt ļoti bagātam, jo riepas ir jāmaina. Jā. Tā kā, ja būtu tāda Rūdas trasa ar foršu asfaltu, būtu ideāli, bet neviens nevar atļauties to asfaltu nomainīt, pat samatoties. Es domāju, ka mums nesanāks. Tas ir tāds dārgs prieks tam visam. Es vienkārši ļoti ceru, ka kaut kādā veidā cilvēki nonāks līdz kaut kādām sarunām, kad atrodam risinājumu, atrisinam un visi ir priecīgi, abas puses priecīgi. Jo šobrīd, ko es esmu dzirdējis, tur tie cilvēki protestē nepakām nav gatavi vispār piekāpties. Viņi ir tikai par to, kad slēdz to trasi ciet. Viņi ir savākuši kaut kādas tur balsis arī par to, ja tur citi cilvēki protestē un visi slēdzam ciet.
Un es vienkārši domāju, ja tas visu laiku turp šaudīsies un nenāks nebija kāda risinājuma, tad tā arī būs, ka viņi aiztaisīs ciet. Un tad viss. Un tad arī atgriezīsies visi tie driftētāji pie ielām un pārējais. Ar ko tu brauc šobrīd vispār? Es braucu ar 1.8 BMW E36. Bet dienas slīp arī? Varētu, protams. Yeah. Es nevaru slēpt to, ka es neesmu ziemā kādā dopiņā šogad izbraucis, bet varētu pabraukt, protams. Un tev plāns uzbūvēt kaut ko jaudīgāk, ja? Tajā pašā žurkā likt iekšā kaut ko labāku? Vai kā? Man ir 2 žurkas. Man ir šī, ar ko šodien es atbraucu, viņi nav nekas īpašs. Tas parasti, teiksim, tā ģimenes auto ar 4 durtiņām un vēl papildus tādu lielu bagāžnieku, to mašīnu sauc par universālu. Un tad man ir 2.8 sedans, kuram ir neliela problēma šobrīd ar dzinēju, to vajadzētu novērst, bet jau tur kaut ko sāk līdz iekšā tie dzinējā, tad varbūt ir jāieguldās bišķīt un jāuzboja kaut kas jaudīgāks. Un līdz ar to tā būtu tā mašīna, ar kuras arī varētu braukt uz pasākumiem šī gada posmā. Un mēs ar tevi aizklausēs runājam arī bišķīt par to. Es gribētu nostādīt sev mērķi, ka es aizbraucu uz Lietuvā tiem 3 posmiem, kas ir Drift Matsūrī. Es braucu līdz. Mācam. Jo man liekas, tur ir nenormāli kruti, tur ir nenormāli labi braucēji, kuri arī nebrauc profesionāli. Un tur varētu arī tā kā atrast to īsto feeling tajā drift kultūrē. Jo es esmu bijis 2 reizes turieni ar savu winterbeateru, kuram paklājs valkās pa zemi, kurš ir īstenībā bīstams vispār nedrīkst atrasties tajā trasē. Bet, man ir rītīgi patīk tas koncepts, kas es aizbraucu, man tas ir pats top 1 pasākums šobrīd, jo nav baigi tālu, ir ļoti labs asfalts un ir jautri līdz, vienīgais zin, kas tur ir tā fiša, kad līdz salūtam tu var braukt, pēc tam brauc tikai atsaldētie, kas tev mēģina speciāli satraumēt mašīnu. Tur man organizators stāstīja, ka tieši vakarā tas ir viss. Viņš pats savu Nissan nošķīla, tad pēc tam viņam durvīs rītīgi iegāja. Nu labi, bet es domāju, ka uz turieni mēs varētu aizbraukt, rakstīt komentāros, ja jūs to gribat redzēt. Es domāju, ka tas būtu sasodīt jautājumu. Pat ja neviens nerakstīs, tāpat būs braukt. Es gribu, jo nav jau, teiksim, man arī nav tāda daudz pasākumu, kurus varētu aizbraukt un vienkārši pabraukāties, kas ir kā ballīte. Tas ir tās pasākums. Tā kā es domāju, mēs diezgan nopietni branži nolasīsimies un brauksim arī, nezinu, vai uz visiem 3, bet noteikti. Paņemsim Jēkabpiliešu līdzi. Noteikti. Mēs jau īstenībā tie dulčaļi. Es domāju, mēs nolasīsimies labu branži un uztaisīsim foršu kontentu tur. Varbūt, tu runā, tu būvē, tu kaut kāds varbūt sponsors meklē, kaut kādu, varbūt, ja kāds skatās, ko varētu jauno Nikneku atbalstīt? Jā, ir tāda lieta tiem projektiem, ka viņi tāpat tās prasa daudz naudu un visu kaut ko vajag sabūvēt. Tev jau prezentācija gatava, bet tagad čāls uzrakst. Nav tā, precīzi nav prezentācija, jo šobrīd es ļoti svārstos, ko man vispār darīt, jo viss atkarīgs no finansēm, jo es šobrīd strādāju autoservisā, es neko daudz nenopelnu, es tīri savu iztikai un līdz ar to nepaliek tik daudz naudas pār tas mašīnas uzbūvēja. Bet ko es gribētu ar to mašīnu izdarīt? Man ir vīzija galvā, tur viņu aplīmēt ar visādiem atbalstītiem, ja tādi būs, un smuki viņu nosēdināt uz smukiem diskiem, sapulētiem, spīdīgu, sakrāsotu, tur visu čiki puki, un kaut kāda jaudiņa prasās. Un bišķiņ izstrīgāk varbūt to piekara salasīt, jo šobrīd, viņi ir 2.8, tur ZF kārbs, kas nešķīst ārā lielais tilts aizmugurē. Tas viss ir krūta, tas viss ir fine, bet to visu vajadzētu varbūt atjaunot, bišķiņ uzfrišināt tā, lai viss tās detaļas svaigas ir. Un tas jau paprasa daudz naudu. Tur kaut kādas polībūksītes, tur kaut kādas regulējumas svīras. Es domāju, vienkārši, ja kāds to visu redz tagad un vēlās atbalstīt Nikolās, tad droši sastāšu arī tavu informāciju asāšu video aprakstā, kur jūs varat noteikti uzrakstīt. Būtu rītīgi krūti. Es esmu gatavs uzlīmēt uzlīmes un arī kaut kādu video atskatu uztaisīt kaut vai par detaļām vai vispār par pasākumu kā tādu, uz ko mēs tiekam uzaicināti. Es esmu gatavs vienkārši uzbūvēt tā, lai mums ir forši visiem kopā, un es arī varu pēc tam aizbraukt un noprezentēt to kādam citam. Tas sanāk, ka mēs tev šogad daudz vairāk varētu redzēt sociālos tavējos, ka mēs kaut ko kopā varētu uztaisīt, un kad tu būs tagad varētu sākt kaut kur līdz tālā no alas, no servisa. Beidzot ir jāsāk kustēties. Es gribu sākt veidot kaut kādu kontentu, filmēt kaut ko, un likt YouTube, Instagramā, TikToks jau laikam sāk atkal izzust, cik es saprotu no Amerikas puses. Nē, viss kārtībā tur būs. Viss būs labi? Jā, viss būs labi. 100%?
Es piezvanīju, jā. Kas notiek? Trumps teica, viss būs bombā. Tāpēc, ka es domāju, ka viņš tā kačā savu reitingu šobrīd. Tā kā es domāju, tur viss būs labi. Es par Trumpkoinu dzirdēju. Jā, un galvenais, ka viņi uztaisīja arī 2 dienas vēlāk sievu Kamals koinu arī uztaisīja. Ir domājies, kas tur notiek? Es domāju, lūdzu, neinvestējiet tur savu naudu iekšā. Tas būs viens... Tur slikti beigsies, tas visticamāk. Un galvenais, ka nevarēs sodīt, jo šī prezidenta. Bet šitais jau aiziet tik tālu, man liekas, tas jau tā kā pirktos bitcoins vispār, tā kā aparāts griezt, man liekas. Tas ir kaut kas ļoti tuvu, jā. Tas ir tikai šobrīd super legāls visiem, kam arī nav 18 gadi, un to nevar izkontrolēt šobrīd. Un ja pats prezidents Amerikā to dara, tad tas ir tur baigā šobrīd. Tur viņi visu var izkontrolēt paši, kā grib. Jā. Tas labāk šitādā gadījumā varbūt ir vienkārši tiešām aiziet uz kaut kādu tur apīšu veikalu, uzgriezt vienu reizīti, un tad tu vienā brīdī sajūtīs, nē, nauda iet projām, tad, tu tā kā sapratīs, varbūt pietiek. Man liekas, vislabāk ir paņemt un būvēt motoru, jo tur arī tā nauda tieši tā padās aiziet, man liekas. Man vienkārši neinteresē tas viss. Es nedzeru, es nepīpēju. Jā, īstenībā tu nedzer, nepīpēju. Visus šitos, cik tev gāja tagad? 19. Visus šos gadu. Nē, īstenībā, nekad nav bijuši tā, kad gribu pagaršot alkoholu vai kaut kas. Nekad nav bijis tev. Tas īstenībā krūta. Ir pagaršots tādas visādas lietas, un ir, pieņemsim, pie Gočas Krievijā ir padarīta tā čifčanka saucamā. Es pat nebiju pilngadīgs, to var atļauties pateikt, bet tu taču, nezinu, no Krievijas čempiona neatteiksies no viņa paštaisītā kaut dzērienu. Es pagaršoju, un es nesapratu, kas tas ir. Man likās, ka vienkārši šķidrēļi iedzēru, kur pēc tam kaklā iedūru. Un tad es domāju, tas vispār nav mans. Bet, tas īstenībā, un galvenais, tas nav tāds uzspēlēts, ka tu šobrīd vienkārši pozicionē super, tur ritīgi sports. Bet tev reāli tas ir visu laiku bijis ļoti dabīgi, un viss ceņ tev par to. Es neko neesmu, man liekas, tur pazaudējis. Jā, ļoti labi, būs vairāk naudu, ko ielikt žurkā. Jā. Ne? Tas noteikti, jo tur arī, es domāju, būs tāds kosmos. Labi, tad kur mēs beigās varbūt tu gribi kādam kaut ko pateikt, notot kaut kādas sveicienas vai varbūt... Nē, es varu nodot sveicienas. Jā, es gribu pateikt čau jaunajiem komandas biedriem, visiem no Slapjās Raganas. Es gribu pateikt arī Drītas Halē čau visiem maniem draugiem. Es varu pateikt Elanam čau, viņam paldies, ka viņš man šodien palaida darba dienā uz šajien atbraukt un izdarīt kaut ko citu, nevis skrūvēt mašīnas. Arī draudzenē varu visām pateikt čau Leldei un vecākiem. Tā kā, tas, laikam, arī būtu viss. Pietiks muļķoties. Un kur mēs tad tevi šogad varam redzēt? 2 teikumos, nezinu, cilvēki skatās, ja viņi grib to pasakot līdzi. Skaidrs, ka to, ko tu man iedos, mēs ieliksim video aprakstā, lai jūs redzat, bet kas tas ir, kur mēs varam piesakot tev? Joprojām paliek aktīvs tas pats Knick-Knack Drift profils. Par nosaukumu maiņu es vēl neesmu domājis. Varbūt būs nepieciešams, varbūt nē, es nezinu, bet man liekas, ka tas paliks uz visiem laikiem Knick-Knack Drift, jo tas tomēr ir tas pirmsākums un kaut kā tas vārds ir iesēdies. Un, tas nav tāds vienkārši nosaukums, tas ir tomēr iedots un kaut kā gada gājumā aizgājis. Kris Forsbergs tā kā iesvētīt tev ar to, tu nevar mainīt. Tā ir svēta lieta, līdz ar to mēs to varētu atstāt. Un YouTube profils arī tas pats man vēl joprojām ir, viss piekļūst. Tā kā es vienkārši sākšu veidoties sociāli un visticamāk parādīšos kādam For You page, nevis man būs jāmeklē. Es jums ceru, ka tāds notiks. Ideāli. Tad, Nikolas, novēl tev veiksmi. Paldies, ka šodien ieradies. Atklāju šo to pa Drift virtuvi. Bija baigi interesanti paklausīties. Ja jums bija interesanti klausīties, jums patīk arī šis Pure Baltics TV kanāls, es priecāšos, ja jūs piesakosiet šim kanālam, jo tas dos varbūt motivāciju vairāk viesus mēģināt sarunāt, lai viņi brauc no visas Latvijas uz Liepāju, uz mūsu brīnišķīgo studiju. Un, saku arī tev čau. Nē, paldies. Un tiekamies citos video. Atā.